Sveicināti, mīļie! Prieks jūs redzēt šovakar Dvēseles apziņas skolas pirmajā ierakstā. Un šis ir tāda pirmā, varētu teikt, ka debija video ierakstam par Dvēseles apziņas skolu. Un šodien es esmu sagatavojusi tādu nelielu prezentāciju, tā kā es parasti sagatavoju prezentāciju par saviem projektiem. Tad arī šodien es esmu sagatavojusi prezentāciju nelielu un gribu jūs iepazīstināt ar savu jauno projektu. Projektu, kurš manā galvā ir jau darbojies diezgan ilgi. Varat teikt, gribēju jau pagājušajā gadā, gribēju jau vakar, ja? Bet sanāca tikai šodien. Un gribās teikt arī to, ka gaismas spēki man jau pagājušajā gadā mudināja, lai es sāku kaut ko darīt. Bet es tā ļoti lēnām un apzināti devos papildinot savu pašizaugsmi. Un tikai šogad laižu gaisā šo projektu. Tātad mans projekts, ar kuru es vēlos jūs iepazīstināt, ir Dvēseles apziņas skola. Un šajā video jūs iepazīsieties, uzzināsiet par to, no kā šī skola sastāv, kā viņā var nokļūt un kas tas tāds vispār ir. Un kā es to sajūtu, un varēsiet izlemt to, vai jūs vēlaties lekt iekšā šajā izziņas procesā, vai varbūt gadu nogaidīt, sagaidīt atsauksmes no pārējiem, kas ir izauguši šajā skolā, un tad kāri skatīties uz šo skolu nākošajā gadā. Bet, jā, aicinu jau piedalīties šajā projektā šogad. Lūk, tāpēc rādīšu jums prezentāciju. Lūk. Tātad Dvēseles apziņas skola. Un šī skola, šo skolu veidoju es, tāpēc arī šeit tā kā nosaukumā ir rakstīts Agneses Mārtiņkristes Dvēseles apziņas skola. Atļāvos viņu tā nosaukt, bet proti, kad es esmu, un varētu teikt, šai skolai tikai kurators. Es esmu šai skolai persona, kas to ieved tā kā cilvēkiem redzamajā pusē, ja, un nodarbojos ar šīs skolas, tā kā varbūt vairāk organizēšana. Tas, kas aiz manis stāv, tas aiz manis stāv gaismas spēki, kuri tiek gan pieaicināti, gan paši atnāk, gan tie, kas ir manas tā kā dvēseles pavadoņa skolotāji, kas palīdz man tā kā doties šajā ceļā. Un Dvēseles apziņas skola ir izveidota, lai tās dalībnieki varētu kļūt par savas dzīves radītāju un atklāt savu patieso būtību. Un ko nozīmē būt par savas dzīves radītāju? Tas nozīmē ļoti labi sevi zināt, ļoti labi sevi just, apzināties to, ka katra seka vai katrs notikums manā dzīvē ir manas pašas radīts, un izejot no tā, tu vari veidot pilnīgi apzinātus savus notikumus un zināt par to, kas, kā notiek. Tā ir tāda ļoti smalka apzinātība par to, ka tu saproti, ka tas, ko tu dari šodien, nes kaut kādu nākotnes tā kā iegūmu tev tajā dzīvē, ne tikai tev, bet arī taviem draugiem, taviem paziņām un visumā kopumā sabiedrībai. Un atklāja savu patieso būtību, jo tieši caur savas apziņas paplašināšanu mēs iepazīstam vairāk sevi. Un tātad šajā video tātad es pastāstīšu arī vairāk par sevi, par šīs programmas autori, kā es nonācu līdz šim. Pastāstīšu informāciju par Dvēseles apziņas skolu, ko tad skolā varēs apgūt, šīs skolas programmu. Tad es sagaidu arī jūsu jautājumus un atbildēšu uz jūsu jautājumiem tiem, kas šobrīd atrodas tiešraidē. Tāpēc tie, kas atrodas tiešraidē, droši ierakstiet čata sadaļā savus jautājumus, un šajā sadaļā, ka būs jautājumi, tad mēs pie viņiem iegriezīsimies. Un noslēgumā būs channelings. Jā, un šis kurs ir iespējams, kad savādāks nekā visi citi kursi,
ko piedāvā iespējams Latvijā, tirgū, pasaulē. Tāpēc, ka šis kurs ir, gribētu teikt, ka iespējams pirmais, kas notiek channelinga plūsmā, un es sevi šobrīd saucu par kvantu plūsmas energoinformatīvo gaismas kanālu. Tā es esmu sevi šobrīd attīstījusi, un mans attīstības ceļš līdz šim ir bijis gana garš, un visu dzīvi es neesmu bijusi channelere, neesmu bijusi eņģeļu praktiķe un neesmu ceļojusi par iepriekšējām dzīvēm. To es esmu ļoti apzināti pētījusi un gājusi līdz tam. Tas ir mans pilnīgi apzināts ceļš bijis. Attīstīt sevī šīs prasmes, un, godīgi sakot, pat no sākuma es nebūtu nedomāju, kad es kļūšu par channeleri, bet laika gaitā man šī joma, šī informācija ieinteresēja. Un līdz ar to, nosakot savu potenciālu, izzinot sevi, es vienkārši par tādu kļuvu, jo man tas interesēja. Un varu teikt, ka pirms 10 gadiem es nebiju komunikabla, es nebiju viegli nerunāju. Šobrīd var teikt to, ka uzdodot jautājumus, es ļoti esmu atvērusi gan savu kakla čakru, varētu teikt, ja, un savu komunikācijas prasmi un spēju daudz labāk komunicēt ar cilvēkiem un runāt par lietām. Jo varu teikt, ka šīs apzinātības un savas izziņas rezultātā es apzinos un man ir pieeja informācijai, kas glabājās manas dvēseles atmiņās. Jo šeit uz zemes mēs atnākot kā cilvēks kaut kādu daļu savas dvēseles informācijas atstājam kaut kur tur, ja? Un apziņas kaut kādos laukos, jo mums ir šīs informatīvais lauks, kas mums ir pieejams, kas ir šeit uz zemes, un ir informatīvais lauks, kas mums ir pieejams ārpus zemes. Un attīstot sevi, es iemācījos savienoties ar šiem laukiem un spēju staigāt pa šiem informatīviem laukiem un sajust un saprast šo informāciju. Un tas arī nevis iespējams, bet tas arī nozīmē šī čanelēšana, informācijas saņemšana gan no saviem laukiem, gan no tiem informācijas laukiem, kas atrodas kopumā šajā laukā. Un tā tad mana specifika man ir tas, kad es esmu kvantu plūsmas, un ko tad nozīmē šis kvantu plūsmas energoinformatīvais gaismas kanāls. Tas nozīmē to, ka es spēju nolasīt informāciju ļoti smalkā veidā, izprast viņu, saprast viņu, saprast, kāda enerģijas lādiņš, kādā viņā ir, viņš pozitīvs vai negatīvs, sajust šo te informāciju, ko šī enerģija nes, un gaismas kanāls. Un gaismas kanāls nozīmē, ka man interesē, es esmu šīs te gaismas informācijas nesējs, jeb vēstnieks. Kanāls arī var nosaukt par šo te vārdu kā vēstnieks, jo šis te vārds vēstnieks man pēdējā laikā nāk ar vien vairāk. Nu, un vienkāršā valodā, jeb varbūt ne tik vienkāršā visiem, tas nozīmē, ka es esmu čenelere, eņģeļu praktiķe un iepriekšējo dzīvi pētniece. Es spēju aiziet dažādās iepriekšējās dzīvēs, ne tikai savās, bet arī daudzās citās. Pati es esmu bijusi aptuveni savās kādās 50 dzīvēs, pētījusi viņas un sapratusi, kā šīs iepriekšējās dzīves saistās ar manu tagadējo dzīvi. Esmu mācījusies eņģeļu skolā un lielāko daļu savu zināšanu šobrīd esmu jau ieguvusi čanelējot, atverot savas zināšanas un uzdodot jautājumus augstākiem gaismas plāniem. Jā, un priekš klientiem es esmu pavadonis tuvāk sev un personības pašizaugsmi caur savienošanos ar savu garīgo pasauli. Un tas nozīmē, ka nevis caur manu garīgo pasauli, bet caur klienta garīgo pasauli. Tas nozīmē, ka es nevedu savos laukos, bet es cilvēkam mācu sajust savus laukus un savienoties ar saviem pavadoņiem, jo katram mums
ir savi gaismas pavadoņi, jeb enerģētiskās būtnes, kuras mums ir tā kā piesaistītas, jeb to var saukt arī par savu augstāko es. Dvēseli, kas ir šeit, kas piedzīvo šo tā kā dzīvo inkarnāciju. Es vadu grupas nodarbības, es vadu individuālos channelingus klientiem, lai saprastu viņu jautājumus. Es vadu arī klientiem dvēseles ceļojumus, kur klients pats dodās ceļojumā un pats to visu pieredz un vadītās meditācijas plūsmā. Es arī radu, un šobrīd es esmu radīšanas procesā ar šo te, manu jauno projektu Dvēseles apziņas skola. Kāpēc Dvēseles apziņas skola? Kāpēc šis nosaukums ir tieši tāds? Tāpēc, kad šī ir tā kā vieta, telpa, kurā informācija tiek nonesta no augšas. Ir skolas, kur informācija nāk no zemes sakrālā lauka, ja? Un ir šeit informācija tieši nāk no augšas, no augstākiem, no dvēseles plāna. Tāpēc no dvēseles plāna un vēl augstākiem plāniem. Tāpēc šī ir dvēseles apziņas skola, jo informācija nāk tieši tiek nonesta lejā no augšas. Tas ir arī mans kanāls, kad es nesu informāciju no augšas. Ir daudzas prakses, kas vairāk strādā ar šo te zemes plānu, kur nāk informācija no smalkiem plāni, no tā kā zemes. Man ir tā kā mazliet savādāk. Es esmu arī studijas radītāja. Tā ir mana studija telpas Jelgavā, fiziskās telpas, kur es arī strādāju un kur visdrīzāk arī notiks attiecīgās nodarbības. Es esmu izveidojusi vienu ceļojumu Sakrālā Ēģipte. Šobrīd tikai vienu, ceru, ka būs arī nākošie. Jā, Sakrālā Ēģipte, tas bija 16 dienu ceļojums grupā meitenēm uz Ēģipti, un tas bija brīnišķīgs ceļojums un ļoti lielas transformācijas. Jā. Tad bija pagājušajā gadā es vadīju projektu Sakrālais pirts, kods, un kristāliskās runas, kuras arī strādāja kā channelers, un savukārt nesu informāciju par to, par šiem te projektiem. Mana zināšanas galvenokārt balstās uz channelingu, kurus esmu divus gadus jau vairāk channelējot, nonesus ļoti daudz informācijas, vadot dažādus projektus. Savus projektus, sadarbības projektus, esmu certificēta reinkarnacioloģe, es esmu certificēta eņģeļu praktiķe un arī esmu mācījusies sakrālās ģeometrijas studijās, lai vēl labāk saprastu šo te smalkās pasaules uzbūvi. Nu, tas tā ātri stāstot ir par mani. Un šeit ir arī, jūs varat redzēt manus online jau vadītos kursus. Aptuveni 2 gadu laikā es esmu novadījusi, nevaru saskaitīt, bet daudz kursus, kuri visi būtībā ir bijuši uz channelinga pamata, kura informācija ir saņemta channelingā. Un šos visus kursus, šiem visiem kursiem arī ir ieraksti, un daļu kursus var arī iegādāties atsevišķi. Un vienkārši parādīšu tikai dažus no tiem kursiem, kas ir bijuši. Pirmais kurs bija, nevis pirmais kurs, bet viens no kursiem bija atbrīvošanās un atbrīvošanās no liekajām programmām, kas ir mums uzkrautas pa dzīvi. Tad bija transformācija fiziskajā ķermenī. Tur ir 12 channeling un 12 energoprakses iekšā. Tad ir attiecību harmonija, channeling kurs atvērties mīlestībai un atvērties dzīvei. Dievietes atzimšana, tas bija ar dieviešu plānu, un tad bija channeling kurs iemīlēt sevi, labklājības plūsmas aktivizācijas channeling kurs un kurs jauns sākums. Un pats pēdējais kurs, kas tikko noslēdzās pagājušajā nedēļā, noslēdzās partnerattiecība apzinātība, arī spēcīgs channelinga kurs ļoti jaudīgām gan praksēm, gan arī informāciju no channelinga, no augstākiem plāniem. Tā kā, jā, tie ir kursi, kurus es esmu vadījusi, un tīri, lai saprotat par to, jo daudzi, iespējams, ka mani skatās pirmo reizi, vienkārši, lai jūs zinātu,
ar ko es nodarbojos, ka šī skola, Dvēseles apziņas skola, nav pirmais projekts, ko es esmu palaidusi. Lauciņā es esmu jau diezgan labu laiku. Jā, un šeit ir arī atstāju dažas atsauksmes par to, no cilvēkiem, kas pie manis jau mācās regulāri daudz, jā, un tīri nolasījuši tās lietas, kuras arī man ir uzrunājuši. Un šo pirmo, ko es lasīšu, ir no cilvēka, kas ir veselu gadu pie manis mācījies katru nedēļu. Un tāpēc ir ļoti dziļš šis redzējums. Čeni, un čeni ir čenelings, ja? Čeni un meditācijas bija unikāli ar to, ka informācija, kur nāca, tā nāca tieši caur manu sirdi. Bieži informācija bija šķietami zināma un varbūt pat šķietami nenozīmīga, taču tas, kā šī informācija aizķēra tos īpašos diedziņus manā sirdī, tas to padarīja ārkārtīgi nozīmīgu un paliekošu, kas viennozīmīgi izraisīja izmaiņas jeb transformācijas. Sajūta bija, ka ar čeniem un meditācijām atveram kādu konkrētu skapīti sevī, kurā varam ieskatīties, saprast, kas tur nav kārtībā un tad to sakārtot. Un pat, ja ar prātu liekas, ka skapītī viss ir kārtībā, meditācijas laikā tika norādīts, kas tomēr būtu jāsakārto. Un pat, ja meditācijā neieraudzīja, tad nākamajā procesā tāpat tika ieviesta kārtība, ko pēc tam ikdienā varēja sajust. Tas nozīmē to, ka process ir ļoti dziļs, channeling rezultātā šīs te energo informatīvā rezultātā kvantu plūsmas ietekmē notiek ļoti dziļas izmaiņas. Lūk, šeit arī šodien ierakstā piedalās dalībniece, kura atbrīvojās no migrēnas un dažām citām nelabvēlīgām enerģijām. Migrēna ir ļoti nelaba draudzene, jā, un tas ir tāds godīgi sakot, panākums tikt vaļā no migrēnas ar šo te prakšu palīdzību. Tad nākošais pēc notikušajām transformācijām dzīvē ir pozitīvāka noskaņa. Nonāku arvien tuvāk savai vislabākajai versijai, kuras ir spēcīgi, strādā, notiek nepieciešamās pārmaiņas. Jūtu augstāko spēku klātbūtni, fantastiski ir to just un apjaust, apzināties, izteikts iekšējais līdzsvars, harmonija, ļaušanās, atbalsts un aizsardzība vienlaikus, nekādu ciešanu. Jā, tas ir komentārs pēc vienas individuālās channeling sesijas. Jā. Un šeit ir vēl papildus channelingos atnāk atbildes uz jautājumiem, kuras bija gan sarežģītākas, man gan arī viegli saprotams izskaidrots. Jā, bieži vien channelingos mēs no gaismas spēkiem tiek nonestas informācija, kura ir cilvēka prātam sarežģīta, bet viņa bieži vien tiek ļoti vienkārši paskaidrota, un tāpēc ir vienkārši viņu uztvert. Vērtīgas atziņas un praktiskas iemaņas ir izaicinājums ielūkoties savā tumšajā pusē un to apzināties un strādāt ar to. Arī šī ieeja savā tumšajā pusē notiek ļoti, gribētos teikt, harmoniski, izprotoši, lai varētu ar to strādāt. Jo citreiz ir tā, ka tu spēj iet ceļojumā un iet tā, ka tu nespēji pēc tam ar to strādāt, ir diezgan pagrūti, bet šeit caur šo metodi tiek ļoti saudzīgi ar to strādāts. Un šeit ir iesaka Agneses pakalpojumus, jo viņa ir izcila profesionāla, kuras darbs sniedz lieliskus rezultātus, un viņas zināšanām un iemaņām var atrast atbildes uz sev radušām problēmām, kas ir uzlabojis arī manu dzīves ritmu. Jā, šie ir no ilgākiem atsauksmes no tiem dalībniekiem, kas ilgākos kursos, un šeit ir arī viens pavisam nesens. Ir daudz pārdomu, un tajā pašā laikā ļoti liels uzrāviens, enerģijas pieplūdums, pārbīdu mēbeles, gadiem to nedarījusi, iekšēji vēlme pārbīdīt, pārveidot, atbrīvoties no nevajadzīgā, nokalpojušā, kā arī vēlme apgūt jaunu zināšanas, doties savā pilnveidē, izprašanā un nenormāla vēlme izrauties no savas upurlomas. Jā, šeit mēs redzam arī ļoti spēcīgu šo transformatīvo ietekmi par to, un lai
un lai vienkārši labāk, pilnvērtīgāk dzīvotu savu dzīvi, saprastu to, kas nav vajadzīgs, un darītu to, kas vienkārši vajadzīgs. Jā, tas tādā nelielā uzrāvienā pastāstot par to, kas esmu es. Un tālāk mēs pārējām pie skolas un stāstīšu par pašu skolu un skolas programmu. Un dvēseles apziņas skola. Tātad dvēseles apziņas skola ir pašizaugsmes skola, kurā teorija tiek saņemta autentiskā veidā kvantu plūsmas energoinformatīvajā gaismas kanālā. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šeit nebūs lasītās instrukcijas, grāmatas, kaudzes, kas ir jāizlasa par apzinātību. Šeit mācības notiks energoinformatīvā kvantu plūsmā, gaismas kanālā, kurā tiks uzdoti jautājumi un saņemtas atbildes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es došos channeling plūsmā un saņemsim atbildes. Šajā laikā, kopš es esmu uzdevusi savus jautājumus, es esmu diezgan daudz sagatavojusi, izgājusi cauri un jau krietni apguvusi šo te prasmi arī sagatavot konkrētus jautājumus, jo saprotu to, ka no katra jautājuma enerģētikas vai no katra jautājuma izriet tas, kādu atbildi mēs dabūsim. Un jo precīzāki ir uzdotie jautājumi, jo precīzāku atbildi mēs varam saņemt. Un arī tas, kādu atbildi slēpjas zem šī jautājuma. Turklāt, tad, kad notiek channelings, notiek arī grupas lauka lasīšana. Un bieži vien channelinga laikā, pat ja grupa nav uzdevusi konkrētu jautājumu, bet kādam cilvēkam ir bijis fonā šis jautājums, bieži vien šis jautājums arī iznāk tā kā jau automātiski plūsmā. Bieži vien cilvēki man saka, jā, man parādījās vēl tāds jautājums, es domāju, ko es Agnesē jautāšu? Un rezultātā saka, jā, bet tu atbildēji uz to jautājumu. Tieši tas, kas man uzdeva. Tieši tas jautājums, kas parādījās laukā. Un tā tas arī notiekās. Vienkārši kvantu plūsma lasa šo kvantu plūsmā, tiek nolasīts arī šis jautājums, kas ir. Un jā, tā tad visa teorija tiek saņemta caur channelingu. Un channelingā tiek saņemts arī katrai grupai atbilstošais uzdevums. Un šī informācija, kas tiek saņemta, tiek pasniegta daudzdimensionāli un atbilstoši grupas studentu apmācības līmenim. Un tas nozīmē arī to, ka katram cilvēkam ir kaut kāds savs līmenis, kurā viņš saprot, un tas nozīmē to, ka ir kaut kas, ko pastāsta sarežģītāk un tikpat labi spēj uztvert cilvēks arī vienkāršāk. Viņš tiek pasniegts tādās vairākās kārtiņās, varētu teikt. Klausoties 2. reizi, 3. reizi un 4. reizi, tu vari sadzirdēt kaut ko citu. Cilvēka prāts iespējams, kad uzreiz šo visu informāciju nevar uztvert, bet klausoties vairākas reizes pēc kārtas, šo informāciju var saņemt arvien vairāk un var saņemt šo informatīvo lādiņu, kas nāk papildus tam. Ja pirmajā reizē klausoties, piemēram, tu nesaproti to, 2. reizē tu saproti jau, tev ir nosēdies pirmā reizē iegūtā informācija, un tu vari saņemt kaut ko jaunu. Tas nozīmē arī to, ka paplašinoties šai te apziņai, tiek paņemts, tā kā varētu teikt, dziļāk, plašāk un tā kā vairāk. Un katru reizi tiek papildināta jau ienākosi informācija, jo vienkārši prāts spēj uztvert, varētu teikt, pa daļām. Un skolas programma ir veidota, lai paplašinoties apziņai, ik katrs atklātu savu unikalitāti un potenciālu radošanai un piepildītai dzīvē. Tas nozīmē to, ka mācoties šajā skolā, ik katrs noteikti šī apziņa katram paplašināsies. Es nevaru, protams, dot garantiju par to, jo jāmācās būs jums. Es būšu tikai kanāls, caur kuru tiks raidīta visa šī informācija, bet tas, ka tas notiek, es jau redzu pēc tiem saviem studentiem, kas jau šo
2, 3, 4 gadu laikā faktiski ir mācījušies pie manis un redzu to izaugsmu, kādi viņi ir kļuvuši. Un zinu arī to, ka arī šie studenti, kas pie manis ir mācījušies jau vairākus gadus, ļoti, ļoti gaida, kad es atvēršu channelinga skolu tieši. Jā. Un ko nozīmē atklāt savu unikalitāti? Tas nozīmē to, ka tad, kad tu apzinies savu dvēseles būtību, tu vari faktiski izvēlēties, kāds tu vēlies būt, ko tu vēlies tagad darīt. Tev vairs tu izkāp ārā no savām karmiskajām programmām un vari doties, atklāt sev vēl vairāk. Un tiek dota diezgan liela šī te brīvās gribas iespēja, ja iepriekš, kamēr ir apziņa, ir diezgan saspiesta, varētu tā teikt, to nevar. Tad, kad apziņa ir paplašināta, tad nu, atverās šis te potenciāls un tu vari dzīvot daudz kaifīgāk, daudz interesantāk. Tu saproti, kas un kāpēc notiekās. Iespējams, kad mazāk tas satrauc, bet ir daudz interesantāk. Nu, lūk. Un skolas mērķis ir izzināt sevi, katram pašam sevi, izzināt cilvēka garīgo uzbūvi. Jo tad, kad es mācījos, man bija ļoti skaidrs, mēs ļoti labi zinām, kāda ir zemes uzbūve, kāda ir realitātes uzbūves, bet mēs nesaprotam to, kāda ir šī, mums nav informācijas par to, mums skolā neviens nav mācījis par to, kāda ir cilvēka garīgā uzbūve. Un tas man ir ļoti interesanti izprast, saprast, kā kas darbojās. Un nevis vienkārši saprast, izlasīt grāmatā, bet to sajust uz sevi. Tieši šajā skolā to varēs sajust reāli uz sevis. To, kā tas notiek, kā tas darbojas. Ja uzbūve ir kāda konkrēta, mēs viņu automātiski ejam praksē iekšā un sajūtam uz sevis. Otrais ir transformēt disharmoniju savā dzīvē. Tas nozīmē transformēt disharmoniskās enerģijas savā dzīvē, pozitīvākās, labākās, patīkamākās. Bieži vien mēs vienkārši sēžam kaut kādā dubļu peļķē un nesaprotam, kāpēc mēs sēžam, bet dubļu peļķē ir baigi labi. Mēs tur zinām, kā tur kas izskatās, ja? Dubļi griežās zobos un mums ir baigi liekas, ka tā tam ir jābūt. Bet tad, kad mēs saprotam, ka nē, ka var būt kaut kā savādāk, tad mēs mainamies un mainam to. Un jo vairāk tu saproti, ka šitas arī īsti nav harmoniski, bet tu esi pie tā pieredzes īstenībā, ka tev visu laiku tu tā skabarga durās, ja, tu tur vienkārši esi pie viņas pieredzes, pat nezini, ka varētu būt savādāk. Bet tad ir labi, kad tu vari ieraudzīt un sajust un saprast, ka tā īsti nav ok, un tas var būt vēl labāk. Un tas nozīmē arī to, ka caur šo te sevis izzināšanu un saprašanu, transformēšanu mēs paplašinām apziņu, apzināmies arī šo te labo dualitātes, šo te apjausmu, ja, labo un, varētu teikt, slikto, jeb izzinām savu labo pusi un savu slikto pusi, jo tikai uz šīm te abām pusēm mēs varam stāvēt stabili, kad mēs viņas zinām, mēs viņas pieņemam, un mēs viņus saprotam, un ja tu nespēji pieņemt kaut kādu savu slikto pusi vai arī pārāk labo pusi, tad īstenībā ir diezgan grūti turēties līdzsvarā. Saprotot tikai, redzot visu lauku, tu vari spēt būt centrā. Jā, šeit mēs varam paplašināt apziņu, jo tikai tad, kad ir transformācijas notikušās un disharmonija ir transformēta un tu esi stabils, tad tu vari sākt paplašināt savu apziņu tālāk un plašāk, jo priekš tam ir vajadzīgs diezgan stingrs kodols. Un pēdējais ir atvērt un apzināties savu autentiskumu, unikalitāti, un šeit šis ir tas punkts, pie kura iespējams, kad ir atvērsies channelings. Kāds channelings, to jau varēs redzēt, jo tas jau ir ļoti autentiski. Tas, kā es uzrakstīju, kas ir mans channeling kanāls, kas ir kvantu plūsmas energoinformatīvais gaismas kanāls, ja, varbūt tev būs kaut kāds pilnīgi savādāks, jo kanāli mēdz būt dažādi. Un tas nozīmē to, ka nav robežu tajā, kā tu vari sevi izpaust, un šis kanāls nozīmē, ka tu sadarbojies ar savu augstāko es. Tas nozīmē, ka tu paudi savu sevi
savu dvēseles būtību, savu dievišķo sūtību. Un lai vai kas tu būtu, vai tu spēlē klavieres, vai tu raksti dziesmas, vai tu glezno, vai nodarbojies ar jebko, vai vienkārši māki IT, darboties IT jomā. Vienkārši tas, kas caur tevi nāk pavisam citā apziņā, pavisam citā konsekvencē, gribētos teikt. Tas nāk pilnīgi ar citu jaudu un mērķi. Galvenokārt mērķis ir, lai padarītu pasauli labāku. Jā, un skolas programma tātad sastāv no 4 plūsmām, un katrā plūsmā ir paredzētas 16 klātienes vai online nodarbības, no kurām ir 16 teorijas channelingi, kas notiks savienojoties visiem šīm nodarbību tēmām un jautājumiem, un 16 meditācijas prakses. Tas notiek pēc katras nodarbības, tiek ierakstīta, saņemta no gaismas spēkiem šīs meditācijas tēma, par ko mums ir viņa jāieraksta, un tiek ierakstīta meditācija arī plūsmā, savienojoties ar energolauku, un katrs izstrādā faktiski uz sevis. Tas ir tā kā, varētu teikt, tā kā mājas darbs. Kursa noslēgumā, tad, kad būs šīs 16 klātienes nodarbības, notiek gada laikā, tas ir aptuveni mācību gads. Noslēgumā, kad noslēdzās šis mācības gads, ir kursa ceļojums. Tas varētu būt vai nu pārgājiens dabā, ar nūjām, ar laivām, ar teltīm, tad, kad fiziski varēs sajust sevī, kā tas darbojas dabā. Tas būs kaut kur Latvijā, tepat. Visdrīzāk, ka tas varētu būt jūnija mēnesī. Tad ir paredzēta, ka skolai būs arī vasaras nometne, aptuveni 2 dienas jūlijā, un varētu būt arī skolas vasaras ceļojums, augustā varētu būt. Pagājušajā gadā es biju izsludinājusi, mums bija dieviešu programma, un tur mēs arī noslēgumā aizbraucām ceļojumā uz Ēģipti, un tiešām tur bija ļoti, ļoti jautīgi. Tā kā skolas, tas ir kopējā programma, tas sanāk tā, ka kopā skolā ir 4 reiz 16 nodarbības, 4 plūsmas. Šo programmu var iziet sākot no pirmās plūsmas 4 gadu laikā vai 2 gadu laikā, ja katru plūsmu ņem arī tā kā pātrinātā veidā. Var mācīties 2 plūsmas vienlaicīgi. Jā. Nu, lūk, bet tālāk es jums pastāstīšu par to, kādas būs pašas plūsmas. Un plūsmas ir paredzēts no 1. līdz 4. un 1. plūsma ir tā kā tiem cilvēkiem, kas ir iesācēji. Un 1. plūsma. Tad 1. plūsma ir piemērota iesācējiem, tie, kas ir tikko iesākuši, un tur mēs izzinām dzīvi un cilvēku kā garīgu būtni un kā visumu uzbūves elementu. Mēs šeit savienojamies ar sevi, ar visumu un saprotam šo visu, kā tas darbojas. Un šeit ir 16 nodarbības, un šeit ir arī visu nodarbību tēmas. Šīs tēmas jau es jau esmu publicējusi, un tāpēc es tagad viņas visas nenosaukšu. Bet šeit ir svarīgi saprast un sajust caur šīm nodarbībām, kā tas viss darbojas, kādi ir šie uztveres kanāli, viņu sajūtu, apzināšanās caur šiem uztveres kanāliem, sajust visu smalkos pasaules uzbūvi cilvēkā, sajust, kā tas apkārt viss darbojās, un sajust arī savas augstākās dimensijas. Ļoti svarīgi ir sajust arī šeit visuma likumu darbību un dvēseles uzdevumus un dvēseles mērķus šeit, misiju šeit uz zemes. Tas ir tāds, var sakot, sarindoti šie jautājumi no 1 līdz 16, tādā arī pozīcijā, caur kādu es esmu gājusi tam cauri, kā es esmu sevi attīstījusi un kā es zinu, kā es nonācu līdz tam, un kādi jautājumi man radās,
kā visums mani vadīja, kā mani skolotāji mani vadīja, lai man atvērtos tieši channelinga prasmes. Ja? Jo faktiski tad, kad tev ir atvērušās šīs channelinga prasmes, jeb šis te augstākais jutīgums, kvantu plūsmu lasīšanu, šo jutīgumu es varu izmantot jebkurā lietā, ko es daru. Šobrīd profesionāli es viņu izmantoju kursu vadīšanai, bet faktiski jebkurā dzīves sfērā es viņu varu izmantot un viņš darbosies. Nu, lūk, šīs visas tēmas es jau esmu čanelējusi, tāpēc atsevišķām tēmām iespējams, ka būs papildus channeling, kurus piedāvāšu cilvēkiem, kur būs arī ceļojumi, kurus es varēšu piedāvāt papildus šai programmai, ja grupai būs par to interese. Jā. Un faktiski ir tā, ka neviena tēma, ko es piedāvāju, nav tāda, kuru es būtu pilnīgi neko nezinātu. Nu, izņemot tā kā 4. plūsmu, jā, jo dažkārt dažos jautājumos, lai es nekļūtu pārāk augstprātīga, visums mani mazliet samazina, un es esmu atkal skolnieks un klausos atkal kaut ko no jauna. Jo tā ir mūsu cilvēciskā būtība, proti nevar būt augstāka un lielāka par šo te garīgo būtību, jo tāda ir tā hierarhija. Jā. Nu, lūk, otrā plūsma. Otrā plūsmā mēs piedzīvosim transformāciju caur enerģētisko ķermeni un stihiju enerģijām. Tāpēc šeit jau ir jābūt priekšzināšanām. Kur var iegūt priekšzināšanas šai skolai, ja tev ir ļoti skaidri jau zināma šī te pirmās plūsmas jautājumu, un tu zini, kā tas viss darbojās, un tev neinteresē šeit mācīties, un tu esi mācījies iespējams jau citās skolās, kaut ko citu apgūs, ja, tad var arī pieteikties skolai uz otro plūsmu. Un šeit notiks transformācijas, un šeit transformācijas notiek caur šo te kvantu plūsmām, ko nozīmē šīs transformācijas. Tas nozīmē to, ka klausoties channelingu jau automātiski uzreiz notiek kaut kādas lietas atbilstoši katram cilvēkam, kuras pēc channelinga vienkārši notiek. Viņas notiek šī dziedināšana, notiek no iekšpuses. Un tu vienkārši pēc tam pamani, tas notiek, tas ir savādāk, un tā notiek šīs te transformācijas. Nav man bijis tā, ka atsevišķos veidos, ka cilvēkiem ir jāsēž un kaut kas speciāli vēl jādara. Tas notiek pats no sevis. Proti, ir kaut kādas prakses, kuras tur papildus likt, un tajos brīžos arī gaismas spēki pasaka, kas vēl papildus būtu jādara, lai iespējams sazemētu kaut kādu informāciju un lai viņi aktīvāk darbotos vai ātrāk darbotos. Bet enerģētiski jau process notiek ļoti spēcīgi. Nu, lūk. Transformācijas. Un transformācijas mums notiks caur stihiju enerģijām, caur čakru sistēmu. Mēs sajutīsim, iepazīsimies par to, kas ir cilvēka čakru sistēma, kā enerģija plūst cilvēkā iekšā, šos te galvenos visas čakras, jo caur visām čakrām tiek cilvēkam iedoti savā veidā šie dzīves uzdevumi, kas izpaužās caur kaut kādās tēmās, jomās, un būs iespēja sevi dziedināt, sevi harmonizēt šajos jautājumos. Iespējams, ka ļoti daudziem mainīsies uztvere par to, kas un kāpēc notiekās, un paliks daudz vieglāk dzīvot. Attiecīgi, tad, kad mēs būsim čakras izskatījuši, mēs nonāksim pie elementiem un stihiju enerģijām, kas vairāk saistās ar zemi. Tā ir zeme, ūdens, gaisa, uguns un ēters. Jā, un tad mēs to visu apvienosim ķermenī. Šis būs, gribētu teikt, ļoti jaudīgs gads un ļoti jaudīgas transformācijas, un tajā pašā laikā ļoti harmoniski. Iesim tam cauri. Neviens netiek spiests transformēt to, kam viņš nav gatavs transformēt. Katram ir šī iedot brīvā griba darīt tad, kad viņš ir to gatavs. Taču šeit var saņemt visu informāciju, lai būtu sapratne, spēks un veikt tam, kam tu esi šobrīd gatavs. To es esmu arī caur sevi sapratusi, un tā tas arī notiekās. Katru reizi tiek dota arvien vairāk informācija, lai tu to varētu paveikt.
ja dvēsele to ir vēlējusies paveikt, tas notiek. Trešā plūsma ir savienošanās ar gaismas pasauli, savienošanās un gaismas pasaules izzināšana. Tas nozīmē savienošanās ar tā kā kanālā, savu augstāko es. Šeit nonākt bez iepriekšējām zināšanām faktiski nevar. Vai nu tas jau ir iziets citās transformācijas skolās, vai tiek iziets paralēli šim kursam. Tas nozīmē, ka ir jābūt bijušai šie transformācijas procesiem, ir daudz un dažādi resursi, kur tādas lietas notiek. Proti transformācijas, gribētos teikt, ka notiek visu mūsu dzīvi. Viņas nekad neapstājās. Mēs visu laiku, kā pa spirāli, visu laiku attīstamies, un katru reizi ir kaut kas cits un pilnīgi savādākā, varētu teikt, frekvencē nekā iepriekšējā reizē, un katru reizi mēs topam ar vien, gribētos teikt, labāki, apzinātāki un, vienkārši foršāki, vieglāki, tā varētu teikt. Jā, bet šai transformācijai ir jābūt izietai, lai varētu nonākt šajā skolā, jo, ja mēs gribam būt gaismas kanāli, tad mēs nevaram vibrēt zemās enerģijās, un tas ir priekšnoteikums, lai nonāktu trešajā plūsmā. Vai nu tas tiek iziet šajā skolā, pirmie 2 līmeņi, vai vismaz tas 1, un tad tu vari nonākt šeit trešajā plūsmā. Un trešajā plūsmā mēs vairāk iepazīstamies ar garīgo pasauli. Mēs iepazīstamies ar to, kā ir droši sazināties ar garīgo pasauli, ar garīgās pasaules hierarhiju, garīgiem pavadoņiem, arceņģeļiem, gaismas skolotājiem, planetāriem skolotājiem, un izveidots, katrs cilvēks varēs izveidot savu sadarbību ar saviem skolotājiem. Mēs sadarbosimies ar Balto brālību, kas arī ir mani skolotāji, un caur staru skolotājiem es arī esmu apguvusi savus prakses, un manos čanelingos bieži vien atnāk kāds staru skolotāji, ar vairākiem staru skolotājiem es esmu jau personīgi pazīstama, ar dažiem es vēl neesmu personīgi pazīstama, un tas būs ļoti jauks arī mans, pilnīgi jauns izzināšanas darbs, lai vēl vairāk savienotos un sajustu. Katrā ziņā es zinu, ka šie skolotāji ir klātesoši visu laiku, arī šobrīd, un visdrīzāk, kad arī šo skolotāju uzdevumā es šo skolu esmu izveidojusi, jo, man šī doma jau ir bijusi, un enerģētiskā plānā šo skolu es jau esmu redzējusi, kā viņi izskatās. Lūk, ceturtā plūsma, un šajā līmenī ir dalībnieki apgūst channeling prasmes, spēju paši patstāvīgi translēt savu kanālu, lai kāds tas būtu, kā arī to attīstīt. Es domāju, tieši, lai kāds tas būtu gaismas izpratnē, kā arī to attīstīt un izprast tā autentiskumu. Šeit jābūt pabeigtām 2 plūsmām, jeb ir jābūt iepriekšējām mācībām pie Agnes Mārtiņkristes. Es zinu, ka ir cilvēki, kas mācās pie manis jau 3 un 4 gadus, tāpēc ir cilvēki, kuri var mācīties jau automātiski jau arī šajā kursā. Lūk. Un šeit mēs tieši strādāsim ar channeling prasmu attīstīšanu. Mēs šeit būs visu un par, un šeit būs tieši prakse par to, kā savienoties, kā strādāt, un kā tas viss notiekās. Jā, un šeit būs arī sava autentiskuma slīpēšana, jā, kur paredzētas diezgan daudz nodarbības, lai varētu ar sevi strādāt. Šeit jau ir ļoti, ļoti liels darbs, ne tikai tas, kā es kā skolotājs caur gaismas skolotājiem nodošu informāciju, bet šeit būs darbs katram pašam ar sevi, un visas informācijas saprašana un strādāšana ar to. Tāpēc šeit jau būs ļoti, ļoti interesanti. Lūk, un tas ir arī 4. gads, un pēc 4. gada mums ir arī paredzēts izlaidums tiem, kuri jau ir tik tālu tikuši un pabeiguši šo skolu. Lūk. Jā, un tas ir, šeit jums pastāstīju par pašu skolu,
un vēl pirms skolas es gribu piedāvāt 4 meistarklases tiem, kuri vēlās saprast, kā tas viss darbojās, kā tas notiekās, kā ir pašas nodarbības. Šodien jūs iegūsiet ļoti mazu ieskatu par to, kā notiekās, bet 4 meistarklasēs līdz pašai nodarbības sākumam jums būs iespēja, tās būs interešu meistarklases, jūs varēsiet atnākt uz vienu vai atnākt uz visām, lai saprastu reāli, kā tas darbojās, un vai es gribu startēt šajā skolā un mācīties viņā veselu gadu, vai iespējams visus 4 gadus, vai visas 4 plūsmas. Un 29. augustā, tas nozīmē nākamajā ceturtdienā, 19. ir paredzēta meistarklase ierobežojumi un novecojušās programmas. Tā būs tiešraide Zoomā, notiksies 29. augustā pēc nedēļas. Šīs meistarklases notiks ceturtdienās. Un 5. septembrī būs meistarklase attiecības jaunajā laikmetā. Šeit arī būs tiešraide Zoomā. Tad nākošā meistarklase būs 12. septembrī talanti un pašrealizācija. Un 4. meistarklase 19. septembrī labklājība un nauda. Tātad 4 ceturtdienas, 19. notiks 4 meistarklases, kuras iespējams tev palīdzēs saprast to, vai tu vēlies piedalīties šajā skolā un vai tas tev ir aktuāli. Nu, lūk. Un vēl visiem tiem dalībniekiem, kas vēlēsies piedalīties skolā, vēl pirms skolas mācību uzsākšanās, tas nozīmē līdz tam datumam, kad sāksies skola, jo skola sāksies septembrī. Un šeit es gribu pateikt, ka patas skolas nodarbības sāksies 21. un 22. septembrī. Tāpēc no šodienas ir no 22. augusta vēl līdz 22. septembrim ir vesels mēnesis, lai sagatavotos un būtu gatavs startēt šajā projektā. Tātad vēl pirms skolas mācību uzsākšanas katram dalībniekam par viņa ieguvumu no šīs skolas programmas es jautāšu viņa augstākiem tiem, kuri būs pieteikušies. Tāpēc tiem, kuri pieteiksies, es lūkšu aizpildīt anketā sadaļu par motivāciju pieteikumu skolai. Un tātad tiem, kuri būs pieteikušies skolai šo sarunu ar augstāko daudziem būs iespējams arī iegūt video formātā vai pat piedalīties tiešraides konsultācijā, ja mēs par to vienosimies. Jo es esmu strādāju ar to, ka es sazinos ar cilvēku augstākiem un mēs ieraugam šo te potenciālu, ko tas varētu dot cilvēkam, kādu potenciālu tas viņam varētu atvērt un kāds ir, var sakot, iegūms. To ar katru dalībnieku tā varētu būt tāda kā darba intervija uz skolu, tā varētu teikt, ja? Darba intervija pirms skolas, un šeit zem šī video, kur būs pieteikšanās anketa pašai skolai, būs arī pieteikšanās anketa šim. Ja cilvēkam ir iespējams kaut kādi jautājumi vai bažas par to, vai man tiešām vajadzētu, vai es esmu gatavs, vai es neesmu vēl pietiekami labs, vai man dieniņās man vēl tas jāpamācās, un tas jāpamācās, un tas man jāpamācās. Ja? Gaismas spēki tiešām ir ļoti pretim nākoši, varētu teikt, ja? Un ļoti daudz lietas sakārtojās pašas no sevis. Tāpēc viņi palīdz tikt galā ar savām bailēm, lai tiktu uz priekšu, un iespējams, ka ir kaut kāds bloks jānoņem nost, kas traucē iet šajā dvēseles attīstības ceļā. Nu, lūk. Jā, iespējams, šeit atnāks arī kāds dvēseles skolotājs, kas palīdzēs, ieteiks kaut ko un pateiks. Nevaru zināt, kas kā notiekās, es nekad nezinu. Kas atnāks, protams, dažkārt man iedod kaut kādas jau priekšvēstnešas informāciju, bet es nekad nevaru zināt, kā tas būs. Tā kā
Tā kā piesakieties, tepat zem video, sameklējiet to saiti, pieteikšanās skolai. Ja jūs šeit esat jau bijuši pieteikušies uz šo video, šo nodarbību, tad es pateikšu to, ka noteikti, lai pieteiktos skolā, būs jāizpilda vēlreiz šis pieteikums. Es ņemšu vērā tos, kurus jūs pazīstu, un jūs varat teikt, sazināties ar mani personīgi un pateikt, jā, Agnes, es startēju, viss ir kārtībā, bet iespējams, ka šajā skolas jautājumā es pierakstīšu vēl kādus papildus jautājumus klāt, uz kuriem arī būs jums ļoti interesanti pašiem priekš sevis atbildēt. Nu tā. Un tātad skolas sākums, es jau minēju, ir 21. 22. septembris. Skolas nodarbības notiek 2 reizes mēnesī. Tātad mums skolā ir 4 plūsmas, un ja tiks apgūtas vietas katrā grupā, un noteikti grupā ir kaut kāds minimālais dalībnieku skaits, kas tur var būt, un nodarbības notiek 2 reizes mēnesī, tās būs sestdienas vai svētdienas, un arī šeit laiks ir noteikts, vai tas būs no 10 līdz 13 vai no 12 līdz 15, atkarībā no tā, kurā dienā vai kā vienosies ar grupu. Un tas nozīmē, ja pirmā plūsma sākās, piemēram, sestdienās 10 no rīta, tad nākošajā dienā svētdienā 10 no rīta ir otrā plūsma, nākošajā sestdienā ir 3. plūsma un nākošajā svētdienā ir 4. plūsma. Tā vienlaicīgi notiek nodarbības, faktiski var notikt nodarbības visu laiku, un dalībnieki, tie, kuri mācās, piemēram, var vienoties un mācīties 2 plūsmas vienlaicīgi. Klātienes nodarbības notiek Jelgavā, studijā Radītava, un tiešraide notiek Zoom vidē. Visas nodarbības tiek ierakstītas un ir pieejamas arī ierakstā, tāpēc viņas pilnīgi apzinos to, ka vienā reizē nav iespējams visu informāciju apgūst un ir nepieciešams atkārtot un noklausīties vēlreiz. Un tāpat arī grupai būs Telegram čats, kurā varēs apmainīties ar ieguvumiem, apmainīties ar kaut kādām lietām vai nesapratni kaut kādā veidā, un lai ātrāk un apgūtu šo te visu informāciju. Tātad grupai būs arī Telegram čats. Un enerģētiskā apmaiņa, viena nodarbība ir 35 eiro. Saskaitīt kopā jūs jau mākat. Matemātika visiem ir loģiskā puse, ir droši vien kas stiprāka nekā šī garīgā puse, tāpēc to jūs mācēsiet. Jā, tad vienas nodarbības izmaksas ir 35 eiro, un šajā nodarbībā ietilpst šis te channelings teorija, kur nodarbība ilgst apmēram 3 stundas, kurā mēs runājam, kurā mēs ejam channelingā un kurā mēs dalāmies ar šiem iespaidiem, kas tur notiekās, un pēc channelinga ir papildus nodarbība. Es kādreiz taisīju šīs nodarbības kopā, bet pašiem cilvēkiem tas bija pārāk daudz informācijas un nespēju apgūt, tāpēc tagad mēs to daram atsevišķi, kad šī meditācijas praksa tiek saņemta pēc tam e-pastā, un katrs ar to darbojās individuāli mājās, jo tā ir tāda prakse katram pašam ar sevi. Nu, tālūk. Un ejam tālāk. Jā, tātad pieteikšanās ir iespējama līdz 8. septembrim. Jā, tātad pieteikšanās līdz 8. septembrim, lai varam nokomplektēt visas grupas. Jā, atcerieties to, ka būs 4 meistarklases katru ceturtdienu, kurās jūs varēsiet vēl izlemt. Un papildus tam tie, kuri jau būs pieteikušies līdz tam 22. septembrim, 21. septembrim, mēs arī veiksim šīs tās privātās nodarbības. Par šīm te privātajām nodarbībām, viņa varētu būt aptuveni pusstundu gara, viņas būs bezmaksas. To es apsolu katram dalībniekam, jā, bet šeit ir jāpadomā tiešām, vai tu gribi šeit stāties iekšā, lai nebūtu tā, ka es vienkārši, tā, jā, tomēr tā ir motivācijai par to, ka es tiešām šo gribu, būtu jābūt, lai lieki netērētu viens otram laiku.
Jo, zinu no sevis, es ļoti nopietni tam pieeju un strādāju ļoti nopietni ar cilvēkiem. Nu, lūk, tātad šeit ir arī mans telefona numurs, var uzzvanīt un uzprasīt savus privātos jautājumus par šo. Šeit ir arī mans ēpas agnese.ceļotāja@gmail.com. Un šeit zem video ir arī pieteikšanās anketa. Tāpēc uz turieni var spiest un pieteikties skolai. Ar katru es sazināšos, katram es uzzvanīšu un aprunāsimies un vienosimies par šo laiku, kad var notikt šī privātā sesija, vai viņa notiks kopā vai atsevišķi. Par to mēs visu varēsim izrunāt. Jā, tātad 8. septembris ir pieteikšanās pēdējā diena. Tāpēc visus aicinu nekavēties, pieteikties laicīgi, lai nav tā, ka pēdējā brīdī mums tur kaut kas tur sākās un tā. Jā. Un šī ir vieta, kurā es varu uzdot, kurā es varu atskaņot jautājumus. Tā, un pastīsimies, jā, šeit ir. Saki lūdzu, ja esmu 3. un 4. plūsmā, vai var apmeklēt kādu lekciju ciklu no 2. kursa? Jā, es esmu par to domājusi, par to, kad varētu būt arī šī iespēja apmeklēt kaut kādas izlases nodarbības, to, kuras nav apmeklētas iepriekšējos kursos. Jo citreiz ir tādas lietas, kur tev nav izstrādāts kaut kas līdz galam, bet vairāk tas varētu būt, kad grupas lauks būs nokomplektējies, grupas lauks, kas strādā kopā, ja, tur varētu būt šīs nodarbības iegūt, nu, tā kā ierakstā vairāk. Ja, bet drīkstēs šīs nodarbības paņemt arī no mazākiem kursiem. Tas netraucē. Ja grupa, protams, piekritīs, un tā būs, kad atnāk no citas plūsmas, varbūt cilvēks, ja, jo citreiz grupai ir tas veidojies tas kodols, un tad negrib vai pārāk intīmi jautājumi, un negrib. Tas varētu būt atkarīgs no tā, bet principā nav tādu ierobežojumu. Varētu teikt, ka šī ir brīva plūsma, bet vienīgais noteikums ir tas, ka, ja tu sāc plūsmu, tad ej visu plūsmu līdz galam. Ja, ja tu nepaspēji noklausīties nodarbību, tad, kad ir nodarbības tiešraide, tu viņu drīksti noklausīties ierakstā. Ja? Bet, ka tev tomēr būtu jāsaglabā, ja tu apmeklē citas plūsmas, tad tu vari papildus apgūt no citas plūsmas jautājumus. Tur nav problēma. Vai konsultējoties par katru dalībnieku, iespējams, ka kādam atteiks piedalīšanos? Nemāku pateikt. Es domāju, ka vairāk konsultējoties varētu pateikt, kad kurā plūsmā nonāks, ja? Kurā plūsmā nonāks, un iespējams, ka tiks saņemtas kaut kādas konsultācijas par to, kas būtu jādara, ja nē. Nu, kāpēc nē? Ja? Es domāju, ka tas varētu būt, ar ko jāstrādā. Parasti ir tādas lietas, es vēl neesmu to darījusi, tāpēc es nemāku šobrīd pateikt, kā gaismas pasaule to noteiks. Vai visās nodarbības var arī atrasties klātienē? Var atrasties klātienē. Var atrasties visās nodarbībās klātienē, bet klātienē notiek Jelgavā. Ja? Tas ir jāņem vērā, kad var uz visām nodarbībām braukt klātienē. Klātienē ir mazliet tā kā jaudīgāk. To es esmu piedzīvojusi, sapratusi, ka klātienē tomēr notiek jaudīgāk un papildus jūtās kaut kādi jautājumi, un tu saņem informāciju daudz tā kā piepildītāk. Tā varētu teikt. Bet tajā brīdī, kad ir, piemēram, tur 3 nodarbības pavadītas klātienē, ir kontakts izveidojies, nav problēmas vairāk neklātienē klausīties, jo es zinu no kursiem, kā tas notiekās, kad meitenes saka, man jau liekas, ka es pat bija tā, kad bija tiešraide, un viņi klausījās pēc tam kaut kādas 3 dienas. Viņi saka, vispār nav problēmas. Man tāda sajūta, ka es esmu tiešraidē, jo tā laika savienošanās notiek tāda
tā kā nebūtu nekādas atšķirības, vai es klausos pēc 3 dienām vai tiešraides dienā. Vēl ir viens jautājums. Vai vasaras ekskursijas un nometne notiks jau pirmajā plūsmā un cik laicīgi būs zināmi datumi? Es domāju, ka datumi būs zināmi jau uz tā kā jauno gadu, ja līdz jaunajam gadam, līdz Ziemassvētkiem jau būtu, es domāju, ka būs zinām visi datumi. Šoreiz es gribu ļoti laicīgi visu saplānot. Un lai jau būtu zināmi šie te visi datumi. Jā. Tā. Lūk. Tātad, ja vēl ir kāds jautājums, tad jūs varat vēl pēdējā brīdī ar šo jautājumu ielikt ēterā, vai arī mēs ejam tālāk pie nākamā slaida. Un nākamais slaids mums ir jau par channelingu. Tātad šķiet, ka es esmu visu pastāstījusi. Ja vēl tagad jums ir vēl kāds jautājums parādās, kas jums liekas, kas ir svarīgs un ko es neesmu pateikusi, tad droši ierakstiet tagad. Un tikmēr es pastāstīšu par to, kas būs channelingā. Un tātad channelinga jautājums šodien būs savienošanās ar Dvēseles apziņas skolas skolotāju istabu. Tas ir mans nodoms. Es tiešām gribu savienoties ar skolotāju istabu. Es vienu reizi esmu bijusi šajā skolotāju istabā, un tieši šodien es ceru, ka mums atvērsies šīs durvis. Otrais jautājums ir, kāda nozīme ir cilvēka pašizaugsmai caur studijām Dvēseles apziņas skolā? Trešais jautājums, kādus ieguvumus, sasniegumus cilvēka dzīvē dod apziņas paplašināšana caur channelinga nodarbībām? Un ceturtais, kādi cilvēki tiek aicināti uzsākt mācības jau šajā gadā? Tā, vai tas nāks vienotā plūsmā, vai tas nāks kā? Es šādus jautājumus esmu aktivizējusi, un caur šiem jautājumiem tātad arī notiks channelings. Lūk. Es ceru, ka jūs jūtaties labi un esat gatavi channelingam. Un pēc 3 minūtēm mēs sāksim. Šobrīd nopauzēsim, lai mēs pēc pauzītes atgrieztos pie ieraksta un pie channelinga. Tā, un tagad mēs esam atpakaļ pēc nelielas pauzes. Tiem, kuri bija tiešraidē, pauze bija mazliet garāka, un tie, kur skatās ierakstā, jā, pauze bija tāda nekāda. Jā, bet mēs esam atpakaļ, un tātad šodienas channelingā mēs dosimies savienoties ar skolotāju istabu. Iespējams, mēs iepazīsimies ar saviem skolotājiem, kas darbosies Dvēseles apziņas skolā. Jā, es jau jūtu, ka mani jau gatavo. Otrais, sapratīsim, kāda nozīme ir cilvēka pašizaugsmē caur studijām šajā skolā, kādus ieguvumus un sasniegumus cilvēka dzīvē dod apziņas paplašināšana caur channelinga nodarbībām, jo apziņas paplašināšana var notikt dažādos veidos, un tieši kā tas izpaužās caur channelinga nodarbībām. Un ceturtais, kādi cilvēki tiek aicināti uzsākt mācības jau šajā gadā. Tātad, ko? Laižam. Ko nozīmē laižam? Tas nozīmē to, ka es taisot ciet un dodos kanālā. Un, ja tu vēlies, tu vari nākt līdzi un sajust savu elpu, sajust savu ieelpu un izelpu, un sajust sevi, kā tu vienkārši esi brīvs, mierīgs. Tu vari aizvērt acis, klausīties tajā, ko es stāstu, un doties līdzi. Ielpa un izelpa, un ķermenis kļūst arvien mierīgāks. Ielpa un izelpa.
Un caur ieelpu un izelpu es savienojies ar vien vairāk ar savu iekšējo būtību, ar savu sirdi, ar savu sirds telpu, paplašinot savu sirds horizontu, savienojoties ar zemi, zemes sakrālo sirdi un sajūtot, kā no manas sirds veidojās savienojums ar zemes sakrālo sirdi. No manis kā saknes iet dziļi, dziļi zemē, izplūst un savienojās ar zemes sakrālo sirdi. Es esmu vienota ar zemes kopīgo lauku, zemes stihiju, ūdens stihiju, uguns stihiju, gaisa stihiju. Es pieskaros mežiem, kokiem, lapām, pļavām, ezeriem, upēm un strautiem, jūrām un okeāniem. Es kā putns lidoju debesīs, elpoju dziļi krūtīs gaisu. Pateicībā zemē par būšanu šeit, par iespēju dzīvot, par iespēju piedzīvot, par iespēju just, mīlēt, priecāties. Zeme ieskauta mīlestības plūsmā, kas staro no manas sirds. Un zeme man atbild, priecējot mani ikdienu ar dzīvi, ar iespēju dzīvot caur savu ķermeni, kas pieder zemē. Pateicībā noliecos zemes priekšā. Un es savienojos ar ēteri, šo smalko enerģijas plūsmu, tiecoties uz debesīm, savienojoties ar visuma centrālo sauli, Dievu Tēvu radītāju un vēl tālāk. Es sūtu mīlestības piepildītu plūsmu, līdz sagaidu, ka esmu vienotā mīlestības plūsmā, zemi un debesīm, ar māti un tēvu. Dievu radītāju. Un es aicinu savā laukā savus dvēseles skolotājus, savus sargeņģeļus, savus atbalstītājus, un es aicinu dvēseles apziņas skolas veidotājus, gaismas
partners. Un mani ved, mani paceļ debesīs. Un mani ved uz lielo zāli, Šambalā. Un es jau tā kā uzšāvos augšā. Un es neesmu šeit šodien nākus viena. Es zinu, ka zālē gaida daudz dvēseles, kas ir gaidījuši šo brīdi. Un mēs ejam caur garderobu. Un garderobē lūdzu atstāt mūsu zemās vibrācijas ķermeņus. Mēs ienākam šeit tīri, gaismoti. Varētu teikt, ka mēs atstājam šeit savus metālīšus un ejam cauri vārtiem. Tu vari redzēt, ka izejot cauri šiem vārtiem, tu sajūti savu gaismas būtību. Mēs sanākam visi kopā un mūs pavada. Mēs ejam zālē, mēs no sākuma ejam trepēm tā kā uz augšu, tur ir kolonnas. Mēs tiekam laipni aicināti mums sekot. Ir 2 pavadoņi. Un mēs ejam lielajā zālē. Lielā zāle ir tāda kā amfiteātris. Un es jau zinu, ka man jāiet tur uz skatuves, un vispārējie var ieņemt zālē vietas. Un šeit es jūtu savu gaismas ģimeni. Es pazīstu ļoti daudz dvēseles šajā. Un, un mēs tā sajūta, kad visi pieceļās kājās un kad visi aplaudē. Par jaunu sākumu. Par jaunu sākumu. Un man atgādina, kad vēl kādu laiku atpakaļ pavasarī man bija kurs jauns sākums. Un viņi saka, redz, kur ir tavs rezultāts. Redz, kur ir tavs rezultāts. Tas bija tava jaunā sākuma rezultāts. Šis ir tas, ko es daru rezultātā, kas ir radies no mana iepriekšējā kursa, ko es vadīju pavasarī. Jauns sākums. Un es ielūdzu šeit savus gaismas skolotājus. Un tur ir tāds kā mikrofons. Un tur ir runa. Un es redzu, kā zālē ienāk šobrīd
Es jūtu klātesošus dibinātājus, kas man stāv aiz muguras. Un šobrīd zālē nāk iekšā galaktiskā padome. Dibinātāji ir skolas izveidas komanda, kas ar mani kopā ir izveidojuši šo programmu. Viņi saistīti ar karaliskajām lauvām, un tā ir lirāņu rase, lauvas. Tā ir mana izcelsmes, mana apgūs planēta, caur kuru es esmu. Man jāiepazīstina ar viņiem, kas viņi tādi ir, ka tā ir mana izcelsme, kuras esmu ieguvusi prasmes un zināšanas, apguvusi pilnu apmācības ciklu. Mana dvēsele, nevis kā Agnese, bet tā ir dvēseles apgūta pieredze mīlestība plūsmā. Šobrīd notiek Kristus, Sīrijus enerģiju atjaunošana. Arī tas ir kaut kas tāds, ko dvēseles pieredze ir izgājusi. Un šeit ir arī klātesošs Kristus enerģijas, Sananda. Šīs enerģijas kļūs vēl aktīvākas. Viņas tikai sāk vērties vaļā, un viņas būs pieejamas arī kursa laikā. Jo laika gaitā dzīvē uz Zemes ir bijušas pieredzes, kuras ir aizvērušas kanālu, taču šis kanāls arī laika gaitā tiks atvērts. Vēl ir nepieciešams saņemt kaut kādu dziedinājumu, kurš tiks saņemts. Un tiks aktivēts arī Sanandas kanāls. Ir aktīvs un pieejams dieviešu kanāls. Interešu izglītība, man saka, interešu izglītība. Interešu izglītība vienmēr ir aktīva un ir komanda, kas uz viņu darbojas. Karmas valde ir aktīva. Ir skolotājs Saint-Germains. Skolotājs Kitumaki. Arceņģeļa plāns. Arceņģelis Metatrons un sakrālā ģeometrija. Un vēl daudz skolotāji, ar kuri pietuvojās saistībā pēc jautājumu uzbūves. Tāpēc šeit skolotāji ir pieejami 24/7. Viņiem nav laika. Šis ir skolotāja piekļuve laukam ir 24/7, un jebkurā laikā ir pieejams šis jautājums. Un kanāla uzbūve ir tāda, kad līdz ko tiek uzdots jautājums, tiek noķerta augstākā vibrācija no skolotāja, kas to var iedot. Un Šambala ir daudzdimensionāla. Man rāda Šambalas uzbūve, kad šeit zināšanas tiek pasniegtas daudzos dažādos līmeņos, no zemāka līdz augstākam. Un tā ir, kā varētu teikt, skola, kurā informācija tiek pasniegta daudzdimensionāli katrai dvēseles izaugsmes pozīcijai. Un
tā kā Šambalu absolvējot, dvēseles apziņas skolu, absolvējot, dvēseles apziņas skola viņa ir pietuvināta, viņa ir, tā varētu teikt, kad viņa ir tā mācās dvēseles caur šo te izeju. Un man rāda to posmu, kad caur šejieni tā visa dvēseles apziņas skolā ir ietverta visa informācija, kas ir pieejama Šambalā. Atkarībā no tā, kādus jautājumus mēs uzdosim, tādas atbildes jūs saņemsiet. Viss ir jūsu rokās. Tik, cik daudz jūs gribēsiet uzzināt, tik uzzināsiet. Tik, cik ātru izaugsmi jūs sev vēlēsieties, tik iegūsiet. No neviena netiek nekas slēpts. Ir sadarbība, ir interese palīdzēt cilvēkiem virzīties pa dvēseles attīstības ceļu. Šis ceļš ir jānoiet katrai dvēselē, tikai agrāk vai vēlāk dvēsele uz tā nonāk. Bieži vien dvēsele atrodas savā neziņas, jeb miega fāzē, un tajā brīdī, kad dvēsele ir atmēdusies, var sākties šī apzinātība, un var sākties šis apzinātais ceļš, kas kļūst daudz interesantāks, daudz patīkamāks, jo beidzas nezināšanas un sākas zināšana. Tu vari sasniegt daudz lielākus rezultātus dzīvē, daudz vērtīgākus rezultātus dzīvē, kas ir paredzēti planētas attīstībai. Šeit ir sagatavota katra dvēsele, kas ir devusies ceļojumā uz Zemi. Šeit jūs varat atcerēties to, kas jums tika ielikts. Un tas nozīmē to, ka neviena dvēsele uz Zemi netika palaista nezinot. Visa Zemes uzbūve ir ielikta jūsos. Jums tikai tā ir jāatcerās. Līdz ko jūs esat atcerējušies to, jūs varat apzināti, pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi. Jūs zinat, kāpēc, jūs zinat, kādēļ, jūs zinat, kāda nozīme ir tam, ka jūs esat uz šīs skaistās zaļās planētas. Jūs izjūtat šo planētu caur katru savu šūnu. Jūs viņus saprotat. Un tikai tad, kad jūs būsiet izzinājuši to visu, jūs varēsiet atgriezties. Atgriezties mājās. Bet varbūt kādam par mājām kļūs planēta Zeme. Katrā ziņā tāds ir bijis jūsu mērķis, kad jūs nācāt uz Zemi. Jūs gājāt uz mājām. Jūs vēlējāties atrast savas mājas. Jūs izvēlējāties
šo zemi tās skaistuma dēļ, to iespēju dēļ, ko tā sniedz. Taču laikam ritot jūs to aizmirsāt. Šī ir jūsu iespēja atcerēties. Noņemt tās visas nevajadzīgās pieredzes, atmiņas, kas jums šo pieredzi ir tā kā mazliet sabojājuši. Pieņemt to, ka visādi ir bijis, un doties ar smaidu uz priekšu, radot šo planētu par mājām. Šī skola jums palīdzēs atcerēties, kas jūs esat. Šī skola palīdzēs jums atcerēties savus spēcīgās puses, sajust savu spēku un sajust to iespējas, ko sniedz dzīve caur šo ķermeni. Iemācīsieties sevi izpaust un nodrošināt sev kaifīgu dzīvi. Jūs nācāt baudīt. Jūs nenācāt ciest. Jūs nācāt baudīt. Jūsu uzdevums ir atcerēties to, kas jūs esat. Savienoties ar to un būt tas. Tā ir visharmoniskākā būšana, lai arī kur jūs būtu. Tas var citiem šķist neierasti, taču ar laiku jūs būsiet tādi daudz. Un tas būs pilnīgi normāli. Jūs katrs ieņemsiet savu vietu un spēsiet kopā radīt šo vietu par mājām. Kopā. Jo tikai kopā ir spēks. Tikai kopā jūs varat. Bet līdz tam jums ir daudz jāatcerās. Jāatcerās sevi. Mēs gaidām tos, kas ir gatavi. Mēs gaidām tos, kas vēlas. Mēs esam gatavi kalpot. Jūsu atvērtajai, mīlošajai sirdī. Tas ir nosacījums. Tā ir ieejas biļete. Un mēs palīdzēsim jūsu sirdi dziedēt. Mēs zinām, ka daudziem nav bijis viegli. Taču tas ir iespējams. Tas ir
iespējams. Ticiet! Mīlestībā ir spēks. Mīlestība dziedina. Mīlestība piepilda. Mīlestība ir. Tā nav, kas atnāk un kas pazūd. Tā vienmēr ir. Ir tikai tu, kas to ielaiž sevī vai norobežojās no tās. Tā nekur nav aizgājusi. Līdz ko tu esi gatavs tai atvērties, tā ir. Mēs mācīsimies just ar sirdi. Mēs mācīsimies zināt ar sirdi. Mēs mācīsimies dzirdēt ar sirdi. Tas ir tas, kā mēs varam būt viens otram. Caur sirdi. Ļauj, lai tā pukst. Ļauj, lai tā priecājas. Tā mēs zinām, ka tev viss ir labi. Tver dzīvi. Mēs esam atvērti. Mūsu uzdevums ir kalpot cilvēcei. Pateicībā. Pateicībā, mīlestībā. Dibinātāji. Kristus Sananda. Galaktiskā padome. Pateicībā. Un es aicinu tos, kurus sajūta, tos, kurus dzirdēja, pievienoties, lai atcerētos sevi. Šis būs brīnišķīgs ceļojums pie sevis. Baudīsim to kopā, lai top ir tapis. Pateicībā. Pateicībā. Mīlestībā. Šāmbals durvis ir atvērtas mums. Un skolotāji vienmēr mūs gaida.
Ir sajūta, ka negribas iet ārā no zāles un gribās šeit uzturēties un baudīt šo lauku, jo tas ir pieliets ar mīlestību, pieņemšanu. Viņi zina, kā te ir. Viņi patiesi zina. Un viņi vienmēr mums ir blakus, lai palīdzētu, lai atbildētu. Un Kristus saka, jautā, un tev tiks atbildēts. Viņš saka, tas ir tev tā kā skolas sauklis. Jautā, un tev tiks atbildēts. Tas ir tavs skolas sauklis. Pateicos. Pateicos mīlestībā. Jā, pateicos mīļie. Nu ko? Lai top jaunais mācību gads. Un mēs aicinām tās dvēseles, kas ir gatavs startēt šajā gadā, iepazīt sevi, būt kopā ar mums. Lai top ir tapis. Gaidīsim jūs jūsu mācību stundās, jūsu kabinetos. Un tā sajūta nāk, ka katrai plūsmai tiks iedots savs kabinets, katrai grupai. Atšķirībā no šīs te sagatavotības pakāpes, lai katrs var iziet to, kas ir nepieciešams. Tur saka, būs tāpatās interešu programma, kas nāks paralēli iespējams, būs kaut kādas meistarklases, kuras varēs paralēli, kas būs attiecīgi pēc kaut kāda laika, pēc notikumiem uz zemes aktualitātēm iedoti, kas ir šobrīd aktuāli. Tie būs papildus kaut kāda vēstījuma, kaut kāda informācija, kā tur rīkoties šajā gadījumā, kā tur tajā gadījumā rīkoties, vai kaut kādas tādas, varētu teikt, papildus informatīvie kursi, kas nebalstās uz šo te kopējo kursa uzbūvi. Lai atvieglotu cilvēku dzīvi. Lai atvieglotu cilvēku dzīvi un padarītu to tā kā rāmāku un piepildītāku, saprotamāku. Jo ar vien paplašinoties apziņai, rodas jauns spektrs, no kura no kura var paskatīties uz dzīvi. Šobrīd jūs varat paskatīties no kaut kāda konkrēta spektra, jo jūs paplašiniet apziņu, nāk vēl vairākas dimensijas klāt. Ko tas nozīmē, kā tas izskatās? Vienā dimensijā tas var būt pilnīgi tāds sašaurināts spektrs, nākamajā tas var būt kaut kāds paplašināts. Un šī tā izaugsme, paplašinājums nav ierobežojams. Ir diezgan plašs un tik, cik dvēsele vēlās izzināt, tik plašs viņš var būt. Un šeit bez skolotāja, kas jau ir pietiekami izzinājis kaut kādu konkrētu sfēru, neiztikt. Un šeit mēs piedāvājam jums daudz un dažādus skolotājus, kas var palīdzēt tikt, kas ir profesionāļi savā jomā, katrā dimensijā. Katram skolotājam ir kaut kāds, šis te, varētu ordenis, tā kā ordenis, kurās jomās viņš ir profesionāls, kurās kādas viņam ir, tā kā enerģijas pakāpes līmenis kaut kādā veidā. Tā kā aptuveni varētu teikt, ka katram ir sava tur josta. Vienam ir tāda josta, otram tāda josta, un viņš ir spec tur tieši kaut kādā tādā jomā. Visi nevar būt visās jomās speci,
Jo katrai dvēselē, kas atrodas šajā skolā, ir arī sava dimensija un pat tā kā viņš ir ienācis no dažādām planētām. Šeit ir skolotāji no dažādām planētām. Šī skola apvieno skolotājus no dažādām planētām, jo šis ir tāds uzstādījums, jo šeit ir bijusi vieta, kur sagatavo dvēseles, visas dvēseles, kas nāk uz Zemi. No šīs vietas nevar, dvēsele nevar ienākt uz Zemi bez sagatavošanās, un šeit notiek šī sagatavošanās dzīvei uz Zemes. Kā šeit būs? Un to jūs atceraties šajās praksēs. Un attīstoties ar vien zemes dzīvē, šeit pietuvojas ar vien jauni skolotāji. Un šī ir tā vieta, caur kurieni var arī pietuvoties skolotāji no citām planētām. Viņi tiek tā kā notestēti, ka viņi ir atbilstoši, nu, tā kā programmas apguvēji. Šeit nevar ienākt, nu, tā kā reti kreisie. Šeit ir noteikta frekvence, kādas būtnes šeit var ienākt, un šeit nevar ienākt, nu, tā kā viņa ir nodalīta no zemes frekvences enerģijas būtnēm, tāpēc šeit var ienākt tikai, nu, tā kā būtnes, kas ir, tāpēc mācības ir drošas. Skolotāju sistēma, un šajā skolotāju sistēmā ir attieci visiem dvēseli līmeņiem atbilstoši skolotāji, un skolotāju plāns darbojās tieši uz zemes, tieši caur šo sistēmu. Izveidotāji šeit ir šī galaktiskā padoma, kas ir saistoša visām dvēselēm, kas ir uz zemes, kas dzīvo uz zemes. Pateicībā. Tas ir tāda mazliet papildus instrukcija par to, kas ir Šambala un kas tur notiekās. Pateicībā. Trešajā plūsmā būs par to vēl plašāka informācija. Tur jūs arī sapratīsiet, kāda ir šī te uzbūve. Pateicībā. Un šeit ienāca tāds violetais stars. Violetais stars palīdz visu vieglāk notransformēt, sagrumot, varētu teikt. Ļauj visu vieglāk transformēt un sagrumot. Bieži vien dvēselēm grūti uztvert šo informāciju, un tad prātam ir grūti uztvert informāciju. Un violetais stars palīdz to visu tā kā sabalansēt. Viņš tā mazliet pāriet un visu sabalansē. Un pateicībā. Un tagad gan jūs varat iet. Jā, jūs dabūjat papildu informāciju, kas nebija plānota pasniegt. Ok, labi, mīļie. Paldies, ka jūs esat šeit, un mēs gaidām jūs mācībās. Un mēs dodamies uz darbiem, pa lieliem koridoriem. Un pie izejas mēs varam saņemt atpakaļ savu meitlīti, vai zemes formu, un nākt atpakaļ sevī, vien vairāk savienojoties ar sevi, savu cilvēcisko ķermeni. Un varam palaist savus saknes zemē, pateicībā, mīlestībā par to informāciju, kas tika saņemta. Un pateicībā par šo ķermeni zemē, par šo pieredzi, ko iegūstam.
Un pateicībā par šo dienu, par šo vakaru. Un es atgriežos sevī, Agnesē, Mārtiņa Kristā. Esmu šeit un tagad. Nu, lūk. Un es arī esmu atpakaļ. Nu tā, mīļie, neliels ceļojums, neliels izbraukums uz Šambalas skolotāju istabu. Un ne tikai istabā mēs tikām, bet savienojāmies ar skolotājiem. Un, nu jā, paldies jums! Paldies jums! Un tātad pēdējos vārdus pateikšu tiem, kuri skatīsies ierakstā. Tātad, mīļie, ja jums šis te viss norezinēja un jūs esat gatavi vēl vairāk iepazīt sevi, esat laipni aicināti Dvēseles apziņas skolā, lai būtu vēl vairāk ar sevi kopā. Tā kā šeit zem video atcerieties, ka ir pieteikuma anketa un mani kontakti, un tad jau tiekamies. Tātad 22. septembrī sākās skolas mācība. Un atcerieties to, ka vēl ir 4 meistarklases, lai pārbaudītu, kā tas viss darbojās. Tā kā laipni gaidīti un uz tikšanos Dvēseles apziņas skolā. Paldies jums! Atā!